Vai tev kā viedokļu līderei atbildība pret sekotāju ir tāda kā atzinība, gods, pienākums? Kā tu uztver to visu? Jā, vispirms, labdien, sveiki, liels prieks būt šeit, liels prieks, ka šeit ir tik daudz skatītāju un klausītāju. Prieks tevi satikt uz šīs skatuves, jo bieži dzīvē nesanāk satikties, bet uz tavu jautājumu laikam atbildot, es teiktu tā, ka tā ir tāda organiska sajūta. Tas nav nekas tāds, ko es plānotu vai par ko es sākotnēji aizdomātos, ka tā vajadzētu darīt, bet tā ir bijusi tāda organiska nepieciešamība, ka tu vienkārši rīkojies tā, kā tu uzskati rīkoties par pareizi, jo tā saka tev sirds un prāts kopā. Un tas laikam jau ir bijis no tādiem pašiem pirmsākumiem, un līdz ar to es varu teikt, ka kaut kādos brīžos, protams, ka tā jau ir pāraugusi arī par atbildību, no kuras tu nevari aizmukt, jo tu esi radījis varbūt arī piereduma stāstu ar saviem darbiem. Un tad, jā, bet pamatā tā ir tāda vienkārši sajūta, jo, manuprāt, visi cilvēki, kas arī ir Instagram vidē vai jebkādā citā vidē, redz un ļoti labi saprot, kas ir īsts un kas ne. Un, manuprāt, ka tas cilvēka personības vērtība arī slēpjas tajā, cik īsts un patiesi viņš ir savos darbos, jo skatītāji bieži vien, tāpat arī televizora ekrānā tos cilvēkus, ko viņi tur redz, viņi uzreiz sajūt to brīdi, kad kāds par kaut ko izliekas, kas viņš patiesību sakot nemaz nav. Tad tāds ļoti vienkāršs, iespējams, jautājums, kā tu izvēlies veidot savu saturu? Pirms mēs metamies iekšā tādās varbūt nopietnākās tēmās, kas ir tava tā iedvesme, iespējams, ja? Kā tu pamosties no rīta, tu domā vispār, ka tev šodien kaut kas ir jāpublicē? Tev ir tā vai ne? Ir kaut kādas reizes, kad ir tādi uzdevumi, kad kaut kas ir jāizdara. Es varētu teikt tā, ka patiesībā sakot, es varu iedalīt tādos vairākos dzīves posmos, ja? Ka, piemēram, ir bijis, ja mēs tādos lielos posmos iedalām, tad ir bijis stāsts, piemēram, līdz 24. februārim un stāsts pēc 24. februāri, kad tas krietni atšķīrās, bet principā bieži vien, piemēram, ja mēs runājam par tiem sociālās atbildības stāstiem, kur ir kaut kāds mans līdzās vai līdzpārdzīvojums, par kaut ko. Piemēram, es atceros pirms kaut vai vairākiem gadiem, kad daudz cilvēku, kuriem ir svarīgs, piemēram, dzīvnieku intereses, ka es zināju, šodien tiešām gribu parunāt par to, ka, manuprāt, eksotiskiem dzīvniekiem uz cirka skatuves nav vieta. Tas ir tāds mērķiecīgi plānots darbs, kur es padomāju, kā es gribu izstāstīt šo stāstu, ko es gribu ar to pateikt un kāpēc es to gribu pateikt. Un tad, protams, ka es pārdomāju to, ko es saku, jo piemēram, šodien arī aizdomājos, ka kāpjot uz šīs skatuves arī, varbūt daudz neticēs, bet tā ir, ka ir tas uztraukums tāds klātesošs un ir grūtāk runāt, ja? Bet tev var droši vien, vai ne tāpat? Jā, bet man piemēram, pat prasās tagad tā. Atsēsties, man arī prasās, iesēžamies tādā. Jo tas ir tā, bet tagad reāli mēs padomājam, cik šeit varētu būt cilvēku. Šeit gan daudz cilvēku, es nezinu, daži simti, vai ne? Teiksim, nopaļojam 200. Jā, un lielākai daļai no šiem cilvēkiem, kas ir šeit, visticamāk ir vismaz 200 sekotāju Instagram vidē, vai ne? Un tajā brīdī, kad mēs publicējam kādu stāstu, diez vai mūsos ir tāds uztraukums, kā ir šobrīd, piemēram, runāt uz šīs skatuves. Un tas ir tas stāsts, par ko es patiesību sakot citreiz aizdomājos par to milzīgo atbildību. Vienalga, cik ir sekotāji, vai tie ir 100 vai 200 vai 300 vai vairāk, tāpat tā ir atbildība, un tāpat arī tā sajūta ir tāda, ka mēs dažreiz tā, vienkārši kaut ko ieliekam, bet patiesībā sakot, tur ir, iedomājies, cik daudz acu. Un tagad mums ir tas satraukums klātesošs, bet ievietojot, piemēram, kādu Instagram stāstu, mums nav tik liels tas satraukums, bet tā ir, vai ne? Jā. Un ja tu iedomājies, ka tur tāds, tiem, kuriem ir daudz sekotāji, ka tur principā tāds stadions priekšā ar cilvēkiem, un tad druska baisi dažreiz kļūst. Jā. Ar televīziju ir līdzīgi? Un, tu zini kā, te arī ir tas mānīgais stāsts, līdzīgi kā piemēram, Instagram vidē, ka tu ievieto, tu
patiesību sakot tajā brīdī, es nezinu, kā jums ir, bet mēs varbūt redzam savā tādā prātā kaut kādus dažus cilvēkus, kaut kādus mūsu, piemēram, draugus iedomājamies vai paziņas, kuri redzēs šo storijas, un varbūt kaut kādā mērā mēs arī viņus iedomājamies kā mērķa auditorija, kurai būtu jāredz tas, ka, piemēram, mums jauns kurpes vai kaut kas tam līdzīgs. Bet patiesību sakot, tur jau tas pūles ir krietni lielāks, vai ne? Un televīzija arī tev ir tā kamera, bet tu tā kaut kādā mērā zini, ka aiz tās ir ļoti daudz cilvēku, bet tas nav tas, par ko tu domā tajā brīdī. Bet varbūt arī pareizi tā ir. Jo, ja mēs visu pārdomātu, arī būtu tā, jo nekad tu nevari patikt visiem. Jā, tas ir liels fakts. Un nevajag arī, es nevajag domāju. Arī. Jā, es domāju, ka nevajag. Jo, ja tu patīc visiem, tad arī kaut kas nav labi. Jo tev kaut kas nav arī. Bet man liekas, ka televīzija, man ir tāda sajūta, ka televīzija, tā kā token ir tavējais, toči ir tavējais. Tāpēc, ka es noskatījos nesen, ņemot vērā jūsu dzimšanas dienu, jā, TV3, un es noskatījos to failu video, jā, kur failoja. Tu tur nefailoji vispār. Protams. Tu tikai smējies par visiem, kas failo. Saprot, kā tam ir jābūt tam, kas par tiem tos pārējos kaut kādā mērā tur nes cauri. Jo tas jau, tā jau ir tā televīzijas, un es domāju, jebkuras radošas vidas tā sinerģija, kur vienkārši bez tā nevar, jo patiesību sakot, tā ikdienas slodze jau mums visiem, jebkurā darbā, arī televīzijā, jebkurā citā ir milzīga, jebko, ko mēs darītu, vai ne? Vai tas ir radio, vai tas ir, ka tas ikdienas darbs mums paģēr to nopietnību un to klātsamību un pārdzīvojumus, un tad, lai tu kaut kā attaptos, tad ir tik labi, ka tev ir kolēģi, par kuriem tu vari tā kā pasmieties, arī par sevi pasmieties, un viņi par tevi pasmējās. Tā kā tā ir, jā. Man prieks, ka tu pamanīji, ka es nefeiloju. Jā, labi, tur bija kaut kāda viena maza niansīte, bet tas bija tāds, man liekas, tāpēc, ka viņi feilo, un tad tevi arī pavilka drusciņu līdz, bet nē, viss forši. Atgriežoties pie tādas varbūt nopietnākas mazliet lietas, kurā mirklī tu saprati, ka to atbildību sajūtu pret saviem sekotājiem, pret cilvēkiem, kas tevī klausās, kas tevi redz un kas tiešām uztver tevi pilnībā? Man ir grūti pat pateikt, kurā brīdī, jo tas laikam kaut kā ir caurstrāvojis, bet tu zini, kā patiesību sakot, bieži vien es arī jūtu atbildību par kaut kādiem procesiem, kas notiek vai nenotiek. Un tad es saprotu, ka man ir atbildība par to, lai tas notiktu labāk. Piemēram, kā parasti tāds vienkārši piemērs, teiksim, dabas taku, kad tu ej dabas takās, tev tur viss ir piemēslots ar kaut kādiem mēsliem, ja? Un tad tev ir atbildība par to dabu tajā brīdī. Un tad tu uzrunā arī savus sekotājus vai savus draugus un aicina arī viņus par to padomāt. Kaut gan man parasti ir tā pārliecība, ka es nezinu, vai vispār viņus tā kā ir jēga uzrunāt, tāpēc, ka es domāju, ka tie, kas varbūt seko man, viņi nekad tā nedara. Ka tas ir kaut kur ārpus vispār tā burbuļa, kurā dzīvoju es un tie cilvēki, ar kuriem es esmu kopā ikdienā, piemēram, savos sociālajos tīklos. Bet tajā pašā laikā man patīk arvien vairāk cilvēki par to aizdomājās. Bet tā sociālā atbildība, manuprāt, ir tāda sociālo tīklu nepieciešamība patiesību sakot, un man, protams, nav nekādu pētījumu datu, bet arī runājot, piemēram, par vēlēšanām, kas bija pagājušajā nedēļā, es ļoti priecājos par tādu sociālo tīklu satura radītāju iesaisti vēlēšanu atspoguļošanā vai tajā, ka vajag iet uz vēlēšanām. Un es kaut kādā mērā, bez tiem pētījumiem, bet tomēr man šķiet, ka tieši arī jaunu cilvēku iesaistīšanās iespējams arī to ciparu vēlēšanu aktivitātei pacēla uz augšu. Jo, piemēram, arī, Pruseks, ja viņa lieliskais tvīts man palika atmiņā, tāpat arī Ansis un daudz ar tādu lielu sekotāju skaitu un dažādos tādos sabiedrības burbuļos aicināja cilvēks doties uz vēlēšanām, un tad mēs redzējām, ka pacēlās tas skaitlis augšā par vēlēšanu aktivitāti, lai gan pirms tam tās prognozes tādas nebija. Tā kā par to man bija liels prieks. Un šis ir tas stāsts par to, ka tā atbildība arī veidojas tajā brīdī, kad tu sajūti, ka tu kaut ko vari izdarīt. Un ja tu vari kaut ko izdarīt, tad kāpēc ne? Starp citu, es biju pajautājis pirms 2 dienām savos sociālajos tīklos, uzdevu jautājumu, kas tev besī influenceros? Anonīmi, tu vari uzrādīt. Labi, cik anonīmi es te redzēju to, bet pārējie nē.
Respektīvi, es uzdevu jautājumu, kas influenceros besī, un tieši kāda dama bija uzrakstījusi, ka šādos atbildīgos brīžos, tur vēlēšanas, tā pati situācija šobrīd, kas valda vispār globāli, ka influenceri par to nerunā vai izvairās, ja? Absolūti no tā un neizsaka savu nostāju, savu viedoklī publiski. Un tāpat laikā tur turpina savu iemīto kaut kādu ceļu taciņu. Tavuprāt, vajadzētu, ja tu esi kaut cik publiska persona, tad, lai visi zina, lai visi redz, tev ir jāsaka tas publiski, ko tu patiesībā domā par to, ja? Protams, ka mēs nevienam nevaram to piespiest vai likt kādam tā rīkoties, jo katra, piemēram, tas profils ir individuāls. Tā ir katra cilvēka sajūta par to, kā viņš redz to savu digitālo vidi, kā viņš redz to savu profilu. Bet tai pašā laikā man šķiet, ka ir kaut kādas situācijas, arī, ja mēs runājam par karu Ukrainā, vai mēs runājam par vēlēšanām, kur tas tiešām ir būtiski, tad, manuprāt, tas tiešām ir lieliski, ja cilvēki iesaistās. Un tā ir atbildība. Tā ir atbildība par to vidi, kurā mēs dzīvojam. Tā ir atbildība par to, kāda pasaule ir šodien un kāda tā būs rīt. Tāpēc arī es teiktu, ka, manuprāt, jā, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir daudz sekotāji, tas ir tāds, principā, must. Jo, ja mēs arī paskatāmies arī, piemēram, tādās pasaules tendencēs, tad arī mēs redzam, cik liels spēks, piemēram, ir aktieriem vai mūziķiem vai sportistiem, ja Davids Behems, piemēram, vai nezinu, Angelina Jolie, vai jebkurš, kurš ir, vai Leonardo DiCaprio. Mēs redzam, ka katrs ir izvēlējies to savu nišu, kurā viņš var izdarīt kaut ko labu. Jo paralēli tam, ka mēs daram kaut ko savā ikdienā, katrs daram savas lietas, strādājam, domājam par sevi, domājam par savu ģimeni, ka, manuprāt, cilvēks laimīgākus dara tas, ja mēs daram kaut ko labu arī citiem. Un tas ir labi, ja cilvēkam paralēli tām savām lietām tomēr rūp arī kaut kas cits. Un ja, piemēram, tā Instagram platforma ir, vai TikTok, vai jebkur ir pietiekami liela, lai mēs varētu darīt kaut ko labu, tad kāpēc to nedarīt? Tāpēc, ka, manuprāt, katrs tas mūsu labais, pārdomātais solis tam, lai šī apkārtējā vide un pasaule būtu labāka, tas tiešām ir nozīmīgs. Un mēs tā varam palīdzēt tai nākotnes pasaulē, kurā mēs dzīvosim paši. Tāpēc, manuprāt, absolūti neloģiski ir vienkārši dzīvot savā vidē un priecāties par to, cik es esmu lielisks un nedomāt par apkārtējo vidi. Līdzīgi kā Pipers arī iepriekš stāstīja, viņam rūp bērni, viņam rūp labestība. Un tas ir brīnišķīgi, un viņš ar saviem darbiem padara tik daudz, un tāpat arī daudzi citi. Viņi nemanot mums blakus dara tās labās lietas. Un katram ir tā iespēja, manuprāt. Neatkarīgi no pat sekotāju daudzuma. Personīgi par tevi runājot, kā tu spēji atgriezties varbūt tajā ikdienas saturā, ja, ko tu esi veidojis? Jo es esmu redzējis, esmu dzirdējis, ka tu pati saki, ka ir grūti, ņemot atkal vērā, ja, karu Ukrainā, atgriezties savā tajā ikdienišķajā saturā. Kā tu spēj pārslēgties? Tas bija ārprātīgi grūti, un es, manuprāt, pat kaut kā lūdzu pat atļauju saviem sekotājiem, man par sekotājiem šķiet ļocīgs vārds, nepatīk saukt par sekotājiem draugiem, kas ir vai es nezinu, sabiedrotajiem Instagram vidē, atļauju pāriet arī nedaudz uz to ikdienas saturu, tāpēc, ka pirmie kara mēneši bija tiešām ļoti grūti, un pat bija nedēļas, kad, manuprāt, es strādāju arī gan savā, teiksim, televīzijas darbā, gan Instagram platformā aptuveni 20 stundas dienā, un, jo tas prasa milzīgu darbu, un tas nav tā, ka, un tajā brīdī, ka tu saproti, ka vienu storiju noskatās 30,000 cilvēku, un tad arī tā atbildības sajūta ir milzīga, un es saprotu, ka es nevaru vienkārši pārpublicēt vienu, piemēram, Twitter ierakstu, nepārbaudot informācijas avotus, un tas ir vēl viens stāsts par to, cik milzīga atbildība tā ir, un mēs zinām, ka, piemēram, kara pirmajos mēnešos īpaši, kad vēl notiks cīņa, piemēram, informatīvajā kara zonā starp Rietumiem un Krieviju, tad Krievija ir iepludinājuši šīs savas informatīvā kara metodas arī Rietumu mēdījos, un līdz ar to vispār nokļūst nepārtrauktāros krustugunīs, kur tu nezini, vai tu esi pareizi kaut ko ierakstījis vai nē, un tas kļūdas risks un faktors, protams, ka bija loģiski. Bet tas, jā, tas bija tāds ļoti, ļoti grūts posms, un tad vienā brīdī
Kad man daži draugi no Instagram rakstīja, klausies, man te ir pazīstams psihoterapeits, nevajag. Es sapratu, ka labi, tas nozīmē, ka es pat esmu tajā visā pārāk tālu jau, nu, sevi, kad tu pazaudēji, nevis pazaudēji sevi, bet tu esi tāds, nu, es nezinu, iztukšots un izdedzis un sagumis pavisam. Un es atceros tādu arī koncerts bija neliels tāds, jo bija vēl paralēli neko jau visu nevarēja darīt. Bija vēl, man liekas, tie Covid ierobežojumi un bija tāds slēgtais koncerts, kas tika raidīts arī TV-netā Pasaules dabas fondam ar Aminatu. Un Aminata man atnes tādu milzīgu dzeltenu tulpju pušķi, un tas bija tāds arī atmetiens tajā realitātē par to, ka es atkal mācījos priecāties par tādām skaistām lietām, kas mums ir apkārt. Un tad es kaut kā sapratu, ka pamazām ir jāsāk atkal atgriezties tajā parastajā saturā, jo patiesība sakot arī tā māka ir īstenībā grūti, jo tev ir jāsaprot, ka tev ir varbūt drusku jādod arī no tās savas personiskās dzīves, lai cilvēkiem varbūt kaut kādā brīdī būtu arī interesanti, kas tu tāds vispār esi. Un tad paralēli arī jāapvieno tas ar tām lietām, ko mēs ikdienā varam varbūt darīt tādas vispār visas kopējās sabiedrības informācijas labā. Cik tu tagad pavadi daudz laika sociālajās tīklos? Zinu, tas ir tāds viļņains tāds stāsts patiesību sakot. Ir kaut kādas situācijas, kur nu, piemēram, tajā pašā Ukrainā notiek kaut kas ļoti aktīvs un daudz, un tad es arī tā kā vairāk no savas puses piestrādāju pie tā, lai es par to stāstītu. Nu, es jau arī daudz zinu, kā es tāpat kā jūs došana skatās arī, ko citi dara. Tā kā tas, ko mēs paši radam, tas ir viens stāsts, bet tas, ko mēs arī patērējam, tas ir vēl viens. Un, protams, ka tas ir tāds ļoti klātesošs, un man patīk arī paskatīties, ko dara, kā strādā, ko ievieto citi. Tu ņem brīvu no sociālajiem tīkliem? Un vai vispār tu vari ņemt? Nu, pēdiņās vari. Ļoti reti. Patiesībā sakot, zini, kā man ir tā, ka sanācis dzīvē dažas reizes, ka es nokļūstu vienkārši tur, kur nav zonas, un tad es paņemu piespiedu kārtā paņem brīvu. Bet dažreiz, manuprāt, vajag tā atstāt kaut kur apzināt to telefonu, bet tas nav vienkārši. Es nezinu. Jā, tas ir sarežģīti. Kas priekš tevis ir kvalitatīva satura radīšana? Kas ir kvalitatīvs saturs? Nu, varbūt, zin kā, citi varbūt influenci, vienkārši par pieņēmumu. Varbūt baidās izteikties, jo nu, tas tāds, nu, tu kačā engagement, tu rīču un ko tik vēl ne. Nu, un tu zini, ka iespējams tas varētu kaut kādā ziņā to sabojāt. Kas priekš tevis ir kvalitatīvs saturs un vai vispār tam ir tik liela nozīme jāpievērš? Par tām bailēm es absolūti saprotu, jo tāpēc, ka bieži vien cilvēki arī nejūtas pārliecināti par to, ko viņi grib un vai viņu sekotāji tajā brīdī, piemēram, tur nenosodīs par kaut kādām izvēlēm, bet es aicinātu nebaidīties, jo, teiksim, Ukrainas arī situācijas laikā, protams, ka es saņēmu arī ļoti daudz dažādas vēstules, kas bija adresētas man, kurās bija tāds dzīves ļaunums iekšā. Bet tas man vēl vairāk nostiprināja to pārliecību, ka kaut ko dzīvē es daru pareizi, iespējams. Bet par kvalitāti, nu, tur ir tik ļoti daudz, manuprāt, tās nianses un to kvalitatīvo saturu nemaz nav tik vienkārši radīt, jo tur ir ne tikai jābūt tai idejai, domai, bet arī tam izpildījumam. Bet kvalitatīvs saturs, manuprāt, arī ir saturs, kas sevi ietver gan to, ka cilvēks rāda vai parāda to, kāds viņš ir, kas cilvēkam ir būtiski. Un trešais nosacījums, ka domā ne tikai par to savu stāstu, bet arī nedaudz plašāk. Kvalitāte vai kvantitāte? Ko tu saki? Nu, ņemot vērā, cik bieži man ir tie ieraksti, ka tas vispār neiet kopā ar nekādiem algoritmiem, tad laikam jau es gribētu teikt, ka man laikam ir kvalitāte, bet arī, ka jā, man reti sanāk ievietot, bet tā kā savukārt es nevaru teikt, ka tos storijas man sanāk reti. Līdz ar to, tur tāds balans, manuprāt, ir. Jā. Vienkārši, ja mēs par influencēšanu runājam par sociālajiem tīkliem, ātrais jautājums, cik daudz noskatās tavus storijas cilvēku vidēji? Nu, es, teiksim, tādos, tur, kur tā svārstība ir, teiksim, tā no kādiem 15 līdz 30 tūkstošiem. Tas ir atkarīgs, tas ir tas, es nezinu, tas algoritms, ko viņš tur dara. Citreiz ir mazāk,
Citreiz ir vairāk, nu tas kara laikā bija vairāk, pēc tam tagad atkal ir mazāk, bet nu, tas atkarīgs no tā, es nezinu, no kāds atkarīgs. Tu patiesi ievērojies, ko skatās vairāk un kas ir mazāk engageots? Jā, starp citu, šeit ir tā lieta, ka viens no tematiem, par ko arī es ikdienā runāju, ir vide un temati, kas saistīti ar apkārtējo vidi. Un bieži vien arī ir tādas situācijas, ja es, piemēram, stāstu par to, ka upēs mēs varam atrast tur antibiotikas vai kaut ko tādu, tad zāles, respektīvi zāļu atliekas vai paracetamolus, nibumetīnus, tad šo storijas skatās mazāk, jo man ir tāda sajūta, ka cilvēki bieži vien varbūt tās lietas, kas nav tik skaidri acīm redzamas, tas tik labi ar mums nerezonē, līdzīgi kā klimata pārmaiņas vai kaut kas tāds. Mums, Kristīna, baigi ātri laiks redzams, ir viss beidzies, jā. Mēs vēl tūlīt pietosimies iespējams jautājumiem no auditorijas. Ātrais jautājums, vai tevi sveicina un nāk klāt runāties vienkārši uz ielas cilvēki? Šorīt es dzēru kafiju Pārdaugavā, un man pienāca klāt viena lieliska sieviete, kur teica pēc neilgām debatēm ar sevi, viņa ir pienākusi man klāt, viņa gribēja pateikt paldies par laiviem, kas bija kara sākumā, jo tas viņai esot palīdzējis tā kā pārdzīvot to laiku. Un es ļoti novērtēju šos cilvēkus, kas nāk klāt, un es vispār novērtēju cilvēkus, kas saka citiem cilvēkiem labus vārdus. Es pati cenšos teikt, un man ir prieks par to, ka citi arī tā dara. Man ir tāds jautājums. Jūs esat spilgta personība, uz kuru gribas skatīties, un es pieņemu, ka cilvēki nāk jūs sociālajos tīklos ar katru domu, kā viņai ietāpt. Ja? Un es gribēju jums pajautāt, kā jums šķiet, vai par tādu personību ir iespējams kļūt tikai ar tādu smagu darbu, vai tur tomēr ir jābūt tai sajūtai, un vai arī ar tikai sajūtu pietiek? Paldies tev, ļoti labs jautājums. Es domāju, ka ir gan darbs, gan arī sajūta. Jo tas arī, ko es labi sākumā teicu par to, ka mums ir jāmēģina būt tādiem, kā mēs esam patiesībā. Īstiem. Un tas varbūt ir tā sajūta, ko tu uzdodot jautājumu, domāju par to, ka es vienkārši tāds cilvēks esmu, un ja man sāp, tad es cenšos to pateikt, bet arī, protams, Instagram nav tā vieta, kur es vienmēr izsaku savas sāpes vai savus pārdzīvojumus. Bet paralēli tam arī ir tiešām blakus arī darbs, smags darbs, un kas ir patiesībā darbs dzīves garumā. Tā, ja tā varētu teikt. Ikdienā mēs visi jāstrādā pie tā, lai mēs iet uz priekšu un attīstītos. Tā ir. Paldies liels par jautājumu. Ir vēl? Lūdzu, ceļam roku. Jā, redzam. Vienmēr ir tik ļoti bail. No jautājumiem? Jautājumiem, jā. Jo man pašai vienkārši patīk uzdot jautājumus. Varbūt tev ir jautājums mums? Jā, man. Lūdzu. Es gribēju pajautāt īstenībā par sadarbībām, tāpēc, ka, man liekas, daudziem influenceriem visu laiku nāks daudz sadarbības. Un kā tu tā kā spēj menedžēt to visu, un kā tu izvērtēji, ar ko tu sadarbojies? Paldies. Man laikam salīdzinoši ir ļoti maz sadarbību. Pēdējā laikā īpaši maz. Vai maz akceptē? Jā, drīzāk tā varētu teikt. Ka es ļoti cenšos, jo man ir tādas vairākas lietas, ko es cenšos ņemt par tādu atskaites punktu, kāpēc jā vai nē. Un tur ir, teiksim, tāda kompānijas kaut kādas politikas jautājumi, vai tas, kāda tā kompānija ir, kāds ir tās tēls, ko tā dara, vai, piemēram, tie produkti, ko ražo, ir ilgtspējīgi. Dažādi šāda veida temati, kurus es vispirms pārunāju. Un tas ir tas. Bet arī par tām sadarbībām šis jautājums ir patiesībā sakot arī īsti vietā, jo, iespējams, arī citi šeit, kas runās, varēs vairāk pastāstīt, jo es vienkārši sapratu, ka piemēram, man paralēli ir arī daudz citas lietas jādara, un man vienkārši, es gribu vienmēr pret tiem sadarbības partneriem izturēties ar maksimālu cieņu, atbildību un izdarīt savu darbu labi. Ja reiz es ar kādu sarunāju, ka es to izdarīšu, es gribu izdarīt to labi, bet, lai es to izdarītu labi, man tiešām vajag izdomāt, man vajag realizēt to ideju un būt atbildīgai pret to saturu, ko es rādu, un lai tas būtu kvalitatīvi. Un tad es citreiz saprotu, es tik ļoti gribētu varbūt ar šo sadarboties, bet es to nepaspēšu vienkārši labi izdarīt, un tad es, diemžēl, atsaku. Tādas situācijas arī diezgan bieži ir. Paldies, liels par jautājumu. Ir vēl kāds? Vēl vienu mēs varam paķert ātri. Jā, rekur aizmugurē. Sveiki. Jā, es gribēju pateikt Kristīnai lielu paldies arī par Instagram kontu tieši kara sākuma laikā, jo es dzīvoju Lielbritānijā un man liekas, tavs konts bija tas, kas man iedeva to saikni kopā ar Latviju, saprast, kas notiek šeit, saprast, kā cilvēki jūtas šeit un dzīvot līdzi.
Mans jautājums tev būtu par kritisko domāšanu ne tikai kā satura veidotājiem, bet kā satura lasītājiem un uztvērējiem. Kā nepazust visos viedokļos un informācijā, ko mēs redzam, gan Instagram, gan citos sociālos tīklos, un kā spēt kritiski izvērtēt, kam ticēt, kam nē? Varbūt tev ir kāds padoms. Tev vajadzētu lekciju veselu. Tīnam laiku atpakaļ, jā? Jā, paldies tev. Paldies tev. Šis ir, manuprāt, būtisks jautājums ne tikai tādā Instagram brīdē, bet vispār tajā pasaulē, ko mēs dzīvojam. Jo patiesībā sakot, ja arī kara sākuma mēnešos īpaši, bet vēl joprojām es saņemu ikdienā ļoti daudz vēstuļu, un es arī centos atbildēt uz katru personiski un runāt par šo kritisko domāšanu un kāpēc, piemēram, šis TikTok stories nav īsts vai kā, un es sapratu, ka tā vienkāršotā atbilde ir vienkārši skatīties oficiālos informācijas avotos. Tā ir tā vienkāršotā atbilde. Tālāk droši vien uz šo jautājumu varētu vēl diezgan gāri atbildēt par to, kā nepazust, bet mēģināt virzīties tiešām tajā mēdīju virzienā, kas ir oficiāli pieejami. Paldies liels par jautājumu. Kristīna, man tev ir jāsaka tā, paldies, ka tu atnāci. Skaties, redzi, mums ir tāda oficiālais mūsu logo kronītis, ja? Mums ir arī īpaša dāvana priekš tevis no Anča Keramikas. Ieva ir tā, kas savu roku darbu šeit ir ielikusi kārtīgi. Mēs gribam tev pasniegt kronīti, ja? Mēs gribētu uzlikt galvā viņu, bet viņam, dupsīts ir cieti, ja? Tā ka lūdzu. Lai paliek par atmiņu no Cik Sijauzes. labi, ka tas dupsīts ir cietis. Paldies, šis tiešām bija šokējoši. Un es šodien sapcīt priecājos par to, ka šeit ir ļoti daudz sieviešu, un es gribētu vēl novēlēt to, ka mēs arī vēlēšana debatēs redzējām, cik ļoti daudz vīriešu bija pie debašu tām, galdiem. Es gribētu redzēt kādu no šīm sievietēm nākamajās premjera debatēs, jo vajadzētu būt vairāk pārstāvtām daļā dzimumu. Es domāju, ka tu tagad iedvesmoji uz to. Jā, es ļoti ceru, jo es ļoti gribētu vairāk sievietes Latvijas politikā. Tā kā es ceru, ka jūs šeit, es domāju, esat ļoti spēcīgas sievietes, kuras to var. Paldies liels! Kristīna Garklāva, paldies!